Čau visiem! Mans vārds ir Kristīna un man ir prieks tevi redzēt manā kanālā. Šodienas video būs jau diezgan ilgi gaidītais 10 vīriešu tipi, kas kaitina. Un tas ir tādēļ, ka es iepriekš uzfilmēju 10 sieviešu tipus, kas kaitina, un tad attiecīgi tagad ir pienācis vīriešu tipiem. Kā arī, ja mēs tiksim pie 250 laika, tad noteikti būs arī nākamais šāda veida video, kas būs 10 kaut kādi tipi, kas kaitina, vai 10 lietas, kas jādara biežāk, bet jebkurā gadījumā būs šis 10. Šodienas šautauts tiks šim cilvēkam. Es ceru, ka es joprojām rādu normālā vietā, ka nav kaut kur rokas pilnīgi pa gaisu. Tad jau tagad sāksim to video. Pirmais vīriešu tips, protams, ir šie saucamie mačo, un kuram gan īsti nekaitina šis vīriešu tips. Personīgi mani netraucē fakts, ka šim vīrietim zeķis mainās retāk nekā sieviete gultā. Taču es esmu priecīga, ja manā dzīves ceļā netrāpās ceļā kāds šis vīrietis. Es domāju, šajā vīriešu tipā kaitina nevis tas, ka šis vīrietis ir tāds, bet tieši tas, ka viņš ļoti daudz to uzsver un daudz par to runā. Perversa uzvedība, seksīgi selfiji un pārāk daudz šīs perversās sarunas ir tieši viņa stilā. Un, protams, kā gan nebūs šīs lielīšanās par iepriekšējās nakts uzvaru. Protams, labi, ka šie vīrieši nav sastopami pārāk bieži, bet, diemžēl, tādi tomēr vēl kaut kur starp mums ir. Otrais vīriešu tips ir egoistiskie. Un tas jau ir kaut kas līdzīgs arī sievietēm. Un, protams, šeit arī nav daudz ko stāstīt. Viņi, protams, runā tik daudz par sevi, cik daudz mums nevajadzētu zināt, un, protams, viņi var runāt par sevi stundām ilgi. Protams, šis vīrietis runās arī tad, ja nav par ko runāt, un viņš izvēlēsies tieši sarunu tematu par sevi, un tas nekas, ka jūs jau 150 reizi dzirdat tieši šo sarunu, tieši šo tēmu, bet viņš turpinās runāt, jo viņš ir pārliecināts, ka visiem ir jāzina par viņu. Protams, ja tu centies pateikt kaut ko par sevi, kurš? Es vēl joprojām runāšu par sevi. Citi cilvēki, protams, viņu neinteresē, un varbūt reizēm, pavisam reizēm, viņš ieklausīsies nedaudz arī tajā, ko tu stāsti, taču tas nav uz ilgu, tāpēc, ka pat pie dīvainākiem tematiem viņš atradīs iespēju, kā atgriezties atpakaļ pie sevis, un, protams, paslavēt sevi, cik viņš ir lielisks cilvēks. Attiecībās, protams, nekas nemainās, un viņš vēl joprojām ir visiemīlējies sevi, viss tik egoistisks un laimīgs. Protams, ka tu vari aizmirst par tipisko jautājumu, kā tev gāja darbā, kā pagāja šī diena, tāpēc, ka viņš pats tev pastāstīs par to, kā viņam gāja, un ticim man, viņš nepajautās, kā gāja tev. Lūk, arī trešais tips, un tas ir attiecību drāmu karaļi. Jums varbūt šķiet, ka attiecībās parasti sievietes ir tās, kas taisa drāmu un atrod sīkumus, pie kā piekasīties, taču ir viena nianse, pastāv arī tādi vīrieši. Labs jautājums ir tas, vai viņi vienkārši mēģina padarīt asākas jūsu attiecības, tā teikt, atjaunot emocijas, vai arī viņiem vienkārši ir garlaicīgi pašiem pa sevi dzīvē. Un pie tām, jo vairāk tu centīsies labot šo situāciju, atrast kādu kompromisu, vari aizmirst par to, lietas padarīs vēl sliktākas. Katrs sīkums tiks pārvērsts par meksikāņu seriālu cienīgu sižetu, un noteikti aizmirsti par vārdu kompromiss, jo tāds šeit nepastāv, un vienmēr vainīgs izrādīsies tu. Un, protams, nevienam vēl joprojām nav skaidrs, kādu iemeslu dēļ visi strīdi, visi sīkumi tiek pārvērsti tik lielā traģēdijā. Tad ceturtais vīriešu tips jeb vizzinis. Ja nemaldos, tāds tips arī tika nosaukts pie sievietēm, un neko jau daudz šeit nevar pastāstīt. Viss ir skaidrs pēc šī vārda vizzinis. Vienmēr visu zinās, un vienalga vai tiešām zinās, vai arī tikai tēlos, ka zina, bet noteikti varēs par to papļāpāt, noteikti varēs par to pastāstīt, pat ja tas ir kaut kas galīgi garām, bet cilvēks runās, jo viņš taču zina. Un es domāju, katrā mūsu draugu lokā ir kāds šāds cilvēks, un mēs noteikti daudz ko zinām, un lieliski saprotam, kāpēc šis cilvēks tieši tik ļoti kaitina. Tad piektais tips, un, manuprāt, viss mans mīļākais tips, ir čīkstulis. Kam gan var nepatikt īstais čīkstulīts? Bet, ja tā nopietni, kam gan nekaitina čīkstuļi, it īpaši, ja tas ir pieaudzis vīrietis? Es, protams, reizēm saprotu, ka ārā ir augsti un ka ēdienu kafejnīcās nes lēni. Veikalā tieši tavs bikšu izmērs ir izpārdots. Starp šo te neapmierinātību un čīkstēšanu ir diezgan liela robežu, un ir vīriešu tipi, kas to pārkāpj un kļūst par rīktīgākiem čīkstuļiem.
Iedomājieties situāciju, ka tu ārā pastaigājies ar tikko iepazītu puisi, ārā ir -20 grādi, it kā ir augsts. Jūs staigājaties, un viņš tikai to vien saka, ka ārpēc ārā ir tik augsti, un ak, Dievs, man ir tik augsti. Pastāsti vairāk par sevi. Un ārpēc man ir tik augsti, un tas cilvēks visu laiku runās vienu un to pašu, visu laiku čīkstēs, cik ārā ir augsti. Bet tajā brīdī, kad tu piedāvāsi, ejam iekšā padzert tēju vai kaut ko tam līdzīgu, nē, viņš atteiksies un turpinās čīkstēt, cik ārā ir augsti. Tad jau 6. tips, un es īsti nezināju, kā šo nosaukt vienā vārdā, tāpēc būs vesels teikums. Tie ir tādi vīrieši, kas neuzņemās iniciatīvu savās rokās, un tā teikt nespēja neko izdarīt bez pamācības. Noteikti ir vīrietis, kurš nesaprot, ka lietas ir jādara bez pamācības, bez nekādiem paskaidrojumiem, ka neviens neteiks priekšā dari to, bet viņi ir tie, kas to sagaida, ka viņam tiešām pateiks, tev ir jādara tas un tev ir jādara šitas. Tādi vīrieši visbiežāk ir tie vīrieši, kuri pat nespējas uzdāvināt savai sievietei ziedus tikai tādēļ, ka sieviete nav pateikusi, ka viņa vēlas ziedus. Un šie vīrieši, protams, nedara neko un aizbildinās ar kaut kādiem nevarēju, nepaspēju un tādā garā tikai tādēļ, ka viņi īsti nevēlējās piepūlēt savas smadzenes, lai saprast, kas īsti ir jādara. 7. Man šķiet tomēr šis ir mans mīļākais, jeb mammas puisītis. Šķiet, ka te jau viss ir skaidrs un tepat nav daudz par ko runāt. Un tas ir vīrietis, kuram visās dzīves situācijās ir vajadzīga mamma. Iedomājieties, ka pilnīgi visi jūsu dzīves jautājumi tiek apspriesti ar mammu, un neviens lēmums nav pieņemts bez mammas. Un skaidra lieta, ka pat apģērbu, pat tās pašas zeķes jūs dosieties kopā iepirkties ar mammu, tāpēc, ka bez mammas nevar izlemt, kādas zeķes pirkt. Iedomājieties, ka jūs vēlaties aizbraukt ceļojumā, un viņš zvana mammai. Mammu klausies, uz kurienu mums braukt. Viņš neprasīs tev, viņš nedomās pats, bet viņš prasīs mammai. Protams, ka skaidra lieta, ka katram mums ir mammu, mēs jautājam kaut kādas padomus, taču šis vīrietis ir nedaudz aiz robežas, ka mamma ir visur. Tad jau ir pienācis 8. jeb nepašpārliecinātais tips. Un šis vīriešu tips pat dalās starp nedaudz žēlumu un kaitināšanu, vismaz manā skatījumā. Šis vīrietis izraisa žēlumu ar to, ka viņš ir nepašpārliecināts un tu vēlies kaut kā palīdzēt, bet no otras skatu punkta mēs saprotam, cik ļoti viņš kaitina ar visiem saviem nezinu un nevaru un man nesanāks un... Viņš vienmēr šaubīsies par saviem lēmumiem, viņš būs ārkārtīgi kautrīgs. Un viņš pat speciāli ielīdīs sevi savā čaulā, lai neviens viņu neredz. Viņš speciāli sēdēs kādā klusā stūrītī, lai tikai viņu neaiztiktu un neviens viņu nepamanītu. Un jūs jau droši vien domāsiet, kāpēc tieši kaitinošs tips? Tāpēc, ka tas vairāk ir tāds neitrāls cilvēks, vai ne? Bet līdz ko jums šis cilvēks būs jūsu draugu lokā, un jums tiešām patiks šis cilvēks kā cilvēks, būs draugs vai kaut kas vairāk, ja jums ar laiku vienkārši šķitīs, ka tās ir tīrākās briesmas, ka šis cilvēks nekad neko nezina un neko nevar, nekas viņam nesanāks. Viņš ir tik nepašpārliecināts, ka viņš nemaz negrib neko darīt. Un, protams, jūs varat pat necensties jautāt kādu padomu, tāpēc, ka viennozīmīga atbilde būs nezinu. 9. tips, jeb es pat nezinu nosaukt viņu par tādu seriālu tipu, bet vīrietis, kurš ienīst tavu māti. Un es domāju, šis sākumā jau noteikti ir baigi aizgājis kā no seriāliem un filmām, ka vīrietis tiešām ienīst savas sievas māti, un viņš viņu ciest nespēja un apzināti izvairās no viņas. Bet ticiet man, dzīvē arī ir tādi cilvēki, un es pat zinu tādas ģimenes. Un kas gan var vairāk kaitināt kā vīrietis, kas bez iemesla vienkārši neciena jūsu māti, viņam ir kaut kāds lieliskas pretenzijas. Un, protams, šeit arī pieslēdzas nedaudz no viņa čīkstulis, kas čīkst, ka atkal tava mamma brauks ciemos pie mums. Un es domāju, tas jau vien parāda, kādēļ šis vīrietis kaitina. Un tad 10. tips ir vīrietis, kas par daudz lamājas. Un, protams, jūs jau zinat situācijas, ka reizēm gadās, ka vienkārši sanāk pasprūkt kaut kāds lamu vārds vai kaut kas dzīvē notiek, un jūs vienkārši gribat pateikt. Bet šis vīrietis būs tas, kurš izmanto B vārdu komata vietā. Ļoti daudz lamājās, bez īpašiem iemesliem, un tas ir vienkārši viņa kā rakstura īpašība, ka viņš vienkārši lamājas un lamājas un lamājas. Un, protams, ir skaidrs, kādēļ šāds vīrietis kaitina. Protams, nav labi, ka viņš tā dara, tāpēc celīt tā viņa nevajag.
Tas arī bija viss šim video. 10 vīriešu tipi, kas kaitina. Protams, katram jau ir savādāk un katram ir savas emocijas un savi kaut kādi pieņēmumi. Neaizmirsti šim video nospiest laiku, kā arī abonēt manu kanālu, un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā!